No maija sākuma Raiņa un Daugavas ielās pārtraukti ceļa remontu darbi. Noņemts ir augšējais asfalta slānis, un braukt vai iet šeit ir ļoti neērti. Kāpēc neasfaltē, pamatoti jauta pilsētnieki? Tāpēc, ka nav asfalta. Tikai 2 ielam rūpnīca nesteidzas ražot savu produkciju. Šī situācija liecina, ka 10 gadus atpakaļ tika pieņemts neapdomāts lēmums par šādas jaudas asfalta rūpnīcas izveidi Daugavpilī. Par ko iet runa? Tieši par to, ka neliela būvdarbu apjomu veikšanai, tādu kā tikai 2 pilstas ielas, asfalta rūpnīcai nav vērts sākt strādāt ar pilnu jaudu. Kur tad ir tik izreklamēta Daugavpils asfalta rūpnīcas efektivitāte un rentabilitāte? Un šāda situācija atkārtojas katru gadu. Kā rezultātā mēs varam redzēt dažādu projektu būvdarbu neievērošanu, kā arī nopietnas nērtības iedzīvotājiem. Bet pašvaldība nestāv malā šīs problēmas risināšanas gaitā un aktīvi meklē izēju no situācijas. Lai novērstu šādu situāciju atkārtošanas, mēs cerēsim, ka mūsu pilsētās parādās vēl viens privāts uzņēmums. Tas jaudai jābūt adekvātai pilsētai ceļu būvdarbu veikšanai jebkura apjomā. Ceru, ka mūsu uzņēmēji atbalstīs šo iniciatīvu un tuvākajā laikā izveidos šādu ražotni. Konkurence vienmēr ir par labu biznesa attīstībai. Tomēr ir cerība, ka uz pilsētas svētkiem Raiņa un Daugavas ielas galu galā noasfaltēs. Pagājušajā nedēļā Daugavpils pilsētas domē tika pasludināti Soliņu alejas konkursa rezultāti. Pilsētas galvenais mākslinieks ir priecīgs par dalībnieku idejām. Soliņu konkursa ideja ir attaisnojusies, tātad bija pieteikti 20 darbi, atlasīti 16, 12 tiek realizēti. Protams, tiek realizēti labākie darbi, un darbu kvalitāte ir ļoti labā līmenī. No 20 skicēm tiks realizētas 12. Oriģinālu ideju autori ne tikai metāla apstrādes firmas, bet arī privātpersonas. Galvenie kritēriji bija tomēr tātad darba oriģinalitāte. Tātad blakus parastajai utilitārai sēdēšanas funkcijai soliņam vajadzēja būt vēl kaut kādai arī mākslinieciskai funkcijai. Tātad, kas būtu ne tikai tātad soliņš, bet arī tāds mākslas objekts pilsētvidē. Līdz 25. maijam 12 soliņi tiks uzstādīti Daugavpils centrālajā parkā. Neskatoties uz vairākiem ielu un ēku renovācijas darbiem, kas norisinās pašlaik Daugavpils cietoksnī, tas ir viens no pievilcīgākajiem turisma objektiem un turistu skaits joprojām ir liels. Tiek izstrādāti jauni interesanti pastaigu maršruti un apskates vietas. Mēs mēģinām veidot tātad jaunas takas, tā kā Citadelē iet remontdarbi un ceļi nav pabeigti, tas nav droši, tad mēs veidojam takas gan pa vaļņiem, pa augšu, un nākotnē gribam savienot tā, lai pa vaļņiem būtu droši staigāt pa visu perimetru vaļņu cietokšņu un arī dažas takas, kas ir aiz vaļņiem. Tā ka šogad mums būs dažādi pasākumi, gan pilsētas svētki, gan arī 200 gadi jubilēja, kad cietoksnī notika cīņa ar vienu no Napoleonas armijām, ko tiešām Dinaburgas cietokšņa garnizons veiksmīgi izturēja, tāpēc noteikti mēs gaidām arī turistu pieplūdumu. Bet tā, ka mums notiek remonta darbi, lieli projekti, tad cietokšņa Citadelē ir diezgan sarežģīti to visu organizēt, bet jebkurā gadījumā cietokšņa kultūras informācijas centrs būs atvērts, un pie kam dotajā brīdī viņš strādā arī sestdienās, svētdienās, no 10 līdz 4 pēcpusdienā. Un pakalpojumus varēs saņemt gan par cietoksni, gan bukletus saņemt arī, un pie kam cilvēks, kas tur strādā, arī zina 5 valodas, tā ka es domāju, ka visām gaumēm būs sniegta papildus informācija, jo ir dažādas grupas organizētas un arī cilvēki, kas vienkārši atbrauc cietoksni paskatīties. Gadījumā, ja tiek plānotas organizētas ekskursijas ar lielu dalībnieku skaitu, lūdzam saulaicīgi par to brīdināt centra darbiniekus. Ekskursijas pa cietoksni var pasūtīt Daugavpils novada turisma informācijas centra pa tālruni 654 22 818.
Pēc tuberkulozes un plaušu slimības centra datiem Latgalē strauji pieaug tuberkulozes slimnieku skaits. Kopā ar medikiem ar šiem slimniekiem cieši strādā Sociālo lietu pārvaldes sociālo pakalpojumu nodaļas pilngadīgajām personām darbinieki. Tuberkulozes slimnieku lielākā daļa ir bezdarbnieki bez noteiktas dzīves vietas no ieslodzījuma atbrīvotas personas. Daudziem no viņiem nav pat dokumentu. Mūsu nodaļa pilngadīgām personām strādā ar tuberkulozes slimniekiem arī slimnīcā, kur veic konsultācijas ar tuberkulozes slimniekiem, kuriem nav pajumtes, nav deklarētas dzīves vietas, trūkst līdzekļu apmierināt pamatvajadzības. Pēc stacionāra pacienti ārstējas ambulatori. Uz to laiku sociāli darbinieki cenšas atjaunot saviem klientiem dokumentus un atrast pajumti. Klientiem ir pienākums apmeklēt ambulatoru dienestu un mediķu kontrolē lietot zāles. Motivēt pacientus ārstēties līdz galam ir sociālo darbinieku uzdevums. Sociālo lietu pārvalde tātad izsniedz materiālo palīdzību tuberkulozes slimniekiem tādā veidā. Tātad tas ir piena produktu taloni uz summu 1 lats dienā. Tas nozīmē, cik cilvēks apmeklē ambulatoro ārstēšanu, tik būs izdalīts produktu piena talons. Tad izmaksā ceļa izbraukšanas izdevumus. Tas ir viss attiecas uz ambulatoro ārstēšanu. Vēl izsniedz talonus uz pusdienām, ja? Tātad arī par katru apmeklēšanas dienu ambulatorijā ārstēšana, tā ir stingri kontrolējama terapija, kad slimniekiem jāatnāk regulāri katru dienu jāsaņem zāles. Pēc tās saņemšanas zāles viņi saņem talonu uz pusdienām, jo tuberkuloze ir tā slimība, kurai nepieciešams pilnvērtīgs uzturs, lai sasniegtu rezultātus. Bez tam sociālie darbinieki palīdz slimniekiem savakt dokumentus invaliditātes noformēšanai. Atgādināsim, ka veikt izmeklējumus var par brīvu Centrālajā pilsētas poliklinikā. 21. maijā Daugavpils 6. vidusskolas aktu zāle bija pārpildīta. Uz pilsētas visvecāko skolu bija atnākuši sākumskolas skolēni un skolotāji, lai piedalītos sākumskolas pilsētas olimpiāžu uzvarētāju un skolotāju apbalvošanas pasākumā. Šajā pasākumā mēs aicinām sākumskolas pilsētas olimpiāžu uzvarētājus un viņu skolotājus uz pasākuma, kurā mēs viņiem sakām lielu paldies par rezultātiem šajās olimpiādēs. Olimpiādes notiek jau 2. klasītē, 3. un 4. Tās ir dabas zinību, valodu olimpiādes un matemātikas olimpiādes. Pasākumā vispārējas un profesionālas izglītības pārvaldes pārstāvji apbalvoja arī skolotājus, kuri palīdzēja skolēniem sagatavoties, tikt galā ar sarežģītiem, bet interesantiem uzdevumiem. Sākumskolas pilsētas olimpiāžu mērķis ir bērniem dot iespēju parādīt savas vispusīgās zināšanas. Citiem vārdiem, jau sākumskolā bērni iegūst lielisku pieredzi, attīsta radošas spējas un nestandartu domāšanu. Un šis potenciāls pilsētā ir. Šajā mācību gadā mēs sumināsim 78 sākumskolas skolēnus un 64 skolotājus, kas sagatavoja bērnus olimpiādēm. Olimpiādēs piedalījās bērni no visām skolām. Speciāla reitinga sākumskolai nav, izējot no skolēnu vecuma īpatnībām. Ir cerība, ka šie zēni un meitenes nākotnē būs Republikas olimpiāžu uzvarētāji. Priekšnoteikumi tam ir. Drīz Daugavpilī notiks liels notikums – pilsētas svētki. Šogad šis ikgadējs pasākums veltīts sportam. Pilsētniekus un viesus gaida daudz pārsteigumu. Volejbola klubs Ezerzeme Daugavpils dzimšanas dienas priekšvakarā davina Daugavpils iedzīvotājiem, visiem sporta cienītājiem lielisku sporta pasākumu. Pirmo reizi Daugavpilī notiks volejbola mačs
ar Latvijas un pasaules volejbola zvaigžņu piedalīšanos. Šajā grandioza pasākumā piedalīsies 2 komandas. Daugavpili pārstāvēs komanda, kura 1989. gada kļuva par Padomju Savienības čempioniem. Otra komanda – volejbola veterānu izlase, kura spēlēs sportisti ar pasaules slaveniem vārdiem, tādi kā Selivānovs, Vilde, Mihelsons un citi. Aicinu visus pilsētas iedzīvotājus un Daugavpils viesus, volejbola cienītājus, izbaudīt šo spilgto notikumu. Tātad 2. jūnijā 16:00 volejbola skolā Kandavas ielā 17A. Nāciet, būsim kopā ar savējiem! Ar dievkalpojumu un krusta gājienu 24. maijā Daugavpilī sākās Slavu kultūras dienas. Pilsēta sabraukuši Slavu kultūras biedrību pārstāvji ne tikai no Latgales, bet arī no Krievijas un Baltkrievijas. Pilsētā šo svētku svinēšanas tradīcijai ir gara vēsture. Sākumā tie bija vienkārši slāvu lasījumi, kad kultūras pārvalde kopā ar mūsu institūtu un tagad universitāti veidoja seminārus, konferences, tikšanos ar literātiem un rakstniekiem, bet jau daudzus gadus pēc kārtas šie pasākumi ietver sevī veselu ciklu un notiek nedēļas garumā, ko mēs simboliski un arī reāli saucam par slāvu kultūras nedēļu. Šogad kultūras pārvalde kopā ar Krievu kultūras centru, ar Krievu biedrību, gan Latvijas, gan Latgales mērogā, pieņēma lēmumu, ka slāvu kultūras nedēļa būs daudz plašāka, kad tajā piedalīsies ne tikai Daugavpils kolektīvi, bet kolektīvi no Latgales un no citām Latvijas pilsētām. Tik tiešām ideja vienot slavu tautus ir ļoti tuva Daugavpilī, jo pilsēta dzīvo dažādu tautību pārstāvji. Lielāka daļa no viņiem slavu tautu pārstāvji. Mūsu pilsētniekiem tas ļoti svarīgi, tāpēc, ka lielākais daudzums, protams, ka atbalstā slavu kultūru, valodu un, protams, ka šī sadarbība, kura notiek starp Baltkrieviju, Krieviju un mūsu iedzīvotājiem, mūsu kolektīvam, ir jau sena tradīcija. Un ļoti patīkami, ka šī tradīcija turpinās un turpināsies turpmāk. Pilsēta dzīvo vairāk nekā 20 nacionālitāšu pārstāvji, un viņi ir arī slāvu kultūras cilvēki, un mums ir par ko lepoties, jo visas 20 nacionālitāšu pārstāvji mūsu pilsēta dzīvo ļoti draudzīgi, un tas ir mūsu pilsētas bagātība. Svētki notiks vairāk nekā nedēļu. 25. maijā būs slāvu svētki 2 māsas Baltkrievija un Krievija. Svētkos piedalīsies kolektīvi no Krievijas un Baltkrievijas. Būs arī mākslinieka Piotra Hudobčonaka radošais vakars. 26. maijā notiks vecticībnieku konference, bet svētdien, 27. maijā, bērnu bibliotēkā norisināsies bērnu žurnāla Priveķek prezentācija. Ar pasākumu programmu sīkāk var iepazīties Domes mājas lapā www.daugavpils.lv.